Labvakar! Mūs nebeidz pārsteigt šokējošas ziņas. Ukrainā atvērties zārku restorāns. Savukārt tepat Rīgā oriģināla mākslas sintēze, cepeškrāsnes un akadēmiskā mūzika vienu vietu. Kārdinoša rosība omulīgajā virtuves telpā un muzikāls baudījums mūziķu vadībā. Tieši tā tika atvērta pirmā miela galerija Baltijas valstīs tepat Rīgā, kuras izveidē investēta 500 000 eiro, lai ar mūziku, fotogrāfijām un gastronomiju arī sadzīves tehnikas galerijā ienāktu māksla. Es domāju, ka ēdienas ir viena no lielākajām mākslām patiesībā. Tāda ir mana pārliecība. Es arī domāju, ka mūsu pavāri ir viena no lielākajiem māksliniekiem šajā valstī. Pārliecinājāmies, ka pašmāju pavāri savu arodu prot ne tikai uz superglaunām plītīm, bet arī ekstrēmos apstākļos. Armija. Ziemā -24 grādi un mēs grilējām ārā gaļu. Ķenčena kalnos, kad mēs gājām kaut kur, tas apmēram pie 5000 metriem augstumā, tad mēs gatavojam. Mūziķi atklāja, ka gatavi ne tikai glaunai publikai smalkās vietās spēlēt, bet bieži vien ļaujas izaicinājumiem. Bija viens atgadījums, kad man bija jāsoļo pa priekšu lidmašīnai un jāspēlē šķīvi. Savukārt galerijā izvietoto mūziķu fotogrāfiju tapšana bijusi izaicinājums fotogrāfam. Kad es viņus fotografēju, viņi spēlēja. Un man gribēs ilgāk fotografēt, lai vairāk klausīties. Tālūk tehnikas galerijā izplešas ne tikai Latvijas māksla, bet ir vieta arī eksperimentiem un sarunām, kurās mēs atklājām pavasara stila receptes. Tagad ir topā, mēs smejamies ar draugiem, bet viņš darās tā. Stilīgi ir dzert bērsulis, stilīgi ir taisīt rabarberu maizi, ēst salātus ar pirmajām skābenēm. Vai gribētu kabrioleti? Jā, tas būtu īstenībā baigi stilīgi. Dīvainu ēstūzīšu pasaulē netrūkst. Restorāni atrodami gan kokos, gan zem ūdens, gan torņu smailēs. Meksikā ir restorāns, kurā mētājas ar būciņām, savukārt Taivānā tolets restorāns. Lūk, savdabīgāko restorānu tops. Restorāns debesīs nozīmē, ka ēdienu galds 22 cilvēkiem atradīsies tieši 50 metrus virs zemes, pusdienu ilgums līdz 8 stundām. Saimnieki sola, ka par drošību gādā profesionāļu komanda. Amsterdamā brīvdienās iespējams nokļūt bērnu kafejnīcā. Par 10 eiro bērni ne tikai pagatavos pamatu un saldēdienu, bet arī paši servēs, izsniegs rēķinu un pat nomazgās traukus. No 2006. gada Taivānā darbojas tolets restorāns. Galvenajās lomās mazmaiņas objekti interjerā, traukos un pat ēdienos. Savukārt Ukrainā radīts pirmais nāves tēmai veltītais restorāns, kas ierīkots 65-metrīgā zārkā. Interjeru grezno sēru vainagi, melnas sienas un zārki. Ēdienkartē tiek piedāvāts ēdiens ar nosaukumu Tiksimies paradīzē. Visgaršīgākā zivs ir tā, ko esi noķēris pats. Šāda devīze ir Sanktpēterburgas restorānā Ruskaya Ribalka. Tieši šo vietu ir iecienījuši ļoti daudz atpazīstami cilvēki. Tostarp Vladimirs Putins, Boris Gribenščikovs un citi. Nedaudz no pilsētas centra un Kņadas atrodas pēterburgieši iecienīts ļoti populārs restorāns Ruskaya Ribalka. Šeit ļaudis par darba dienas pusdienas laikā pamanās no dīķiem izvejot dažādas zivis. Tās nonāk restorāna pavāru nagos. Выловить можно стерлядь, форель, сезонно угря, иногда карпа. Есть 4 вида приготовления нашей рыбы, которую люди ловят сами. Это запеченная в фольге, закопченная, фондю и гриль. Restorāna interjers ir asketisks un vienkārši. To veidojuši paši saimnieki, absolūti makšķerēšanas fani. Дух сохранился, то есть это дух вот такого рыбацкой избушки. Tieši šo vietu apmeklē gan politiķi, gan šovbiznesa pārstāvi. Par liecību tam kalpo slavena cilvēku paraksti un fotogrāfijas uz restorānu sienām. Īpašnieki ļoti lepojas, ka Vladimirs Putins esot bijis nāskāks makšķernieks nekā Žaks Širaks. Сам ловил, выловил форель. Быстрее, чем Жак Ширак. Gan saimnieki, gan restorāna viesi ikdienas seko devīzē ne asakas, kā garantē lieliskus lomas un gardas maltītes. Pēterburgā atbalstījām arī pašmāju modes dizaineres. Šogad Latviju pārstāvēja Anna Leda un Kaķa Šahūrina, kuru kolekcijas modes nedēļas laikā publika uzņēma ar sajūsmu. Pirms skates krievu režisors teica dot pēdējos norādījumus. Левое плечо по кулисе. Поворот 90 градусов. Плечо выстраиваем куда? Над
Latviešu modes dizaineris veldzē slāpes, pauzē fotogrāfiem un saņem bučus no saviem faniem. Ģenerāla konsula darījums veids telefoniski. Rosība pierimst, kad sākas skati. Pēterburgā Anna Led prezentē kolekciju, kuru pirms 2 nedēļām atrādīja Tokijā. Mēs Annas kolekciju nodēvējam par lielpilsētas šoku intelektuāļiem. Savukārt Katja Šepūrina pazīstam arī kā jaunā Viļņa dalībnieku stiliste. Skatē piedalījās ar kolekciju, kas domāta kreatīviem, без aizspriedumainiem cilvēkiem. Вдохновил, на самом деле, фильм совершенно классический «Снежная королева» 66-го года выпуска, который был недавно заново окрашен. Наиболее понравилась тема лесных разбойников. Katjas radītās lietas viegli transformējas, piemēram, kreklu var nēsāt kā svārkus. Мне, на самом деле, кажется, что сегодня жизнь такая быстрая, что очень важно, чтобы вещь могла как-то трансформироваться, и чтобы сегодня клиент хочет одеть ее как рубашку, завтра как юбку. Latviešu veikums kārtējo reizi pēterburgiešus sajūsmināja. Я получила сегодня массу комплиментов от гостей, впервые побывавших на показе латвийских дизайнеров, которые с восторгом спрашивали, где это можно купить. Mēs priecājamies par savējiem, kuri paspēja gan piemājas modes lauciņā rušināties, gan savu vārdu ārvalstīs spodrināt. Tā turpināt un tiekamies pēc nedēļas. Atā!